Rūpēs par veselību rubriku piedāvā medicīnas sabiedrība Ars. Dienām kļūstot gaišākām un saulēnākām jau sākam gatavoties vasarai, karstai saulei un pludmales sezonai, taču daudzus cilvēkus šī doma nemaz neiepriecina, jo savā ķermenī novēro defektus. Tas ir uz āru izbīdītus veidojumus, medicīniski to sauc par trūci. Ja cilvēkam rodas šāds veidojums, noteikti jānāk uz konsultāciju pie ķirurga, un tālāk atkarībā no tā, kas šis ir pa veidojumu, tālāk būs atkarīgi taktika. Trūcis mēdz būt dažādās vietās vēdera priekšējā sienā, gan arī nabā. Visbiežāk no sievietēm visbiežāk tā ir naba. Vīriešiem atkal visbiežākā trūcis lokalizācija tomēr ir cirksnis. Ir arī cilvēku grupa, kuriem veiktas operācijas un attīstās trūces pēcoperācijas rētu vietās. Mēs būtu arī saistot vājumu dēļ trūces, kas veidojas virs nabas, tā saucamās baltās trūces. Trūces mēs būtu arī iedzimtas, un arī pieaugušiem cilvēkiem, nodzīvoja 30, 40 gadus, viņi arī var atnākt ar iedzimtu trūci, kas jau bijusi jau no bērnības, piemēram. Trūces cēloņi var būt dažādi. Tā var būt iedzimta, to var izraisīt bieži un ilgstoši aizcietējumi, smags fiziskais darbs, atkārtot grūtniecību un pat traumas. Ārsti brīdina, ka trūces ir bīstamas. Tajā kanālā, trūces vārtos var nonākt kāds no iekšējiem orgāniem. Biežāk tā ir zarna, tievā zarna, varbūt resnā zarna. Un bīstama tā trūce ar to, ka trūce mēdz iesprūst. Tas ir tāds termins, kad orgāns, kas nonāk izvēlējās uz vēdera priekšējo sienu, vairs atpakaļ nenonāk vēdera dobumā. Un šajā orgānā sākas neatgriezniskas izmaiņas. Respektīvi, šis orgāns mirst sakarā ar to, ka nav pietiekama asins apgāde. Trūces nav tikai kosmētiskais defekts, tās var pavadīt arī sāpes. Tādēļ Kristīna šodien ir ieradusies pie ārsta, lai noskaidrotu, vai viņas nabas veidojums ir trūce. Atnācu pie jums, jo man nabas rajonā ir tāds veidojums, no kuras labprāt gribētu atbrīvoties, jo dažkārt tas man rada sāpes. Tādā gadījumā mums vajadzētu apskatīties šo veidojumu, un tad mēs izvērtēsim, kas tas pa veidojumu ir. Pēc Kristīnas sūdzību uzklausīšanas ārsts sākotnēji veic vizuālu apskati. Faktiski jums ir trūce nabas apvidū. Trūce nav liela. Protams, tā jums gan kosmētiski traucē, gan arī reizēm dod diskomfortu un sāpes, tad droši vien, ka šajā gadījumā būtu nepieciešama plāna kārtā veikt operatīvu terapiju, likvidējot trūci. Vai pie atkārtotas grūtniecības šī neoperētā trūce man varētu palielināties? Tāds risks pastāv, trūce varētu palielināties, tas nevienmēr nozīmē, ka būs kaut kāda sarežģījuma, ka trūce iesprūdīs, bet palielināties, paplašināties izmēros viņi varētu. Tas, protams, ir tā, ka tomēr grūtniecības laikā iestiepjās vēdera priekšējā siena, un arī spiediens vēdera dobumā arī būs paaugstināts, kas arī relatīvi palielinās to risku. Kādas sekas varētu būt tam, ja es neizvēlētos operēt? Ja jūs šobrīd neesat noskaņot veikt operāciju, būtu vēlams strikti novērot, vai šis veidojums, vai šī trūce aug, vai šis diskomforts un sāpes parādās arvien biežāk. Un ja tas tā ir, tad jums tomēr vajadzētu lēnāk garā un morāli briest ar šo operāciju. Tātad galvenais šajā brīdī būs novērošana. Tiklīdz parādās mazākās šaubas, kaut kādas sūdzības, tā uzreiz pie ķirurga uz apskati. Lai Kristīnai plānotu trūces operāciju, ārsts iesaka veikt vēdera orgānu ultrasonogrāfijas izmeklējumu, jo Kristīna arī sūdzējās par neskaidrām sāpēm nabas apvidū. Tā kā Kristīna šādu izmeklējumu līdz šim nav veikusi, viņa to gaida ar lielu interesi. Kristīna jau ilgāku laiku sūdzējās par sāpēm nabas rajonā, taču vairāk par sāpēm viņu neapmierināja veidojums pie nabas. Tādēļ devās uz sarunu pie ķirurga. Ārsts veicot apskati secināja, Kristīnas veidojums ir trūce. Lai plānotu operāciju, ārsts Kristīnai ieteica veikt papildus izmeklējumu, vēdera orgānu sonogrāfiju. Ultraskaņā mēs novērtējam tā saucamos parenhimatozos orgānus. Tie ir tādi, kuros nav gaisa. Mēs paskatīsimies nieres, aknas, aizkoņdziedzeri, liesu, urīnpūsli. Izmeklējumu mēs sākam ar mazo iegurni.
Mazie iegurnī visbiežāk var redzēt kādus izsvīdumus, brīvus šķidrumus, ja tādi ir. Pa lielo asinsvadu gaitu mēs novērtējam aortu, lielās vēnas un apkārt esošo audu stāvokli. Vai šī izmeklēšana man nenodarīs kādu kaitējumu? Nekādā gadījumā, Kristīnīt, jo ultrasonogrāfijas izmeklējums nav izmeklējums ar ionizējošo starojumu, tas ir izmeklējums ar skaņu, ar dažādu frekvenču skaņām un ir absolūti nekaitīgs. Un cik bieži šī vēdera sonogrāfija būtu veicama? Zini, Kristīnī, tas ir atkarīgs no vecuma, no veselības fona, no dzīvesveida. Es gribētu teikt, ka jauniem cilvēkiem, veseliem jauniem cilvēkiem droši vien to vajadzētu iztaisīt varbūt 1, 2 reizes vecumā līdz 30 gadiem, bet, kā mēs zinām, tad šie te prostatas izmeklējumi tiek sākti ļoti laicīgi vīriešiem ap 40 gadiem un atkārtot ik pa 2, 3 gadiem. Sievietēm krūšu izmeklējumi ik pa 2, 3 gadiem. Tas ir ļoti individuāli. Pat cik izmeklējums ir nekaitīgs, tad mans ieteikums ir nebaidīties un izmantot Latvijā esošās iespējas. Kā izskatās sonogrāfijā mana trūce? Redzam, ka tev ir neliela nabas trūcīte ar apmēram 1,5 centimetru tā saucamajiem ieejas vārtiem. Un tas ir tas, ko dakteris arī jau ir konstatējis. Un izmeklējot pārējos vēderdobumu un mazā iegurņu orgānus, es tev varu droši teikt, ka tev nav nekāda papildus riska vai kādu citu saslimšanu vai kādu norādījumu par to, ka tu nevarētu veikt šo operāciju. Tu esi vesela un jauna, brīnišķīga sieviete. Sagaidot izmeklējuma rezultātus, Kristīne dodas uz atkārtotu sarunu ar ķirurgu, lai atrastu sev piemērotāko vēdera trūces operācijas veidu. Šajā gadījumā būtu nepieciešama plāna kārtā veikt operatīvu terapiju, likvidējot trūci. Ko nozīmē operatīva terapija? Tas nozīmē, ka ir nepieciešama operācija, nepieciešams likvidēt trūci. Droši vien, ka šajā gadījumā mēs varētu arī pielietot tādu mākslīgu ielāpu, implantu, kuru mēs varētu nofiksēt, un šajā vietā jums trūce vairs neattīstītās. Trūci var izārstēt agrāk, varbūt lietoja grieziena metodikas, tā saucamās konvencionālās operācijas, bet arī var pielietot arī mūsdienu tehnoloģijas, pielietojot tā saucamā maz invazīvās tehnoloģijas. Tātad, respektīvi, var veikt salīdzinoši neliels grieziens un caur šiem griezieniem veikt no iekšpuses, no vēderdobuma puses, šo trūču korekciju. Kristīnai ārsts rekomendē laparoskopisko operāciju, kurai salīdzinājumā ar konvencionālo metodi ir vairākas priekšrocības. Priekšrocības ir sekojošas, ka griezieni mazāk, līdz ar to sāpes ir arī mazākas. Cilvēks uzreiz var staigāt un var atgriezties jau darbā. Praktiski pēc minimāli invazīvām, pēc laparoskopiskām operācijām nav nepieciešama nekāda fizioprocedūra. Cilvēks jau nākamajā dienā, ja tajā pašā dienā var jau normāli staigāt, un nekas speciāls arī nav nepieciešams. Otrais ir kosmētiskais efekts. Protams, griezieni ir mazāk, līdz ar to patīkamāk skatīties uz šo rētiņu, un pat pēc gada tā praktiski vairs arī nav pamanāma. Pēc sarunas ar ārstu Kristīne saprot, operāciju atlikt nevar. Guvusi sirdsmieru, ka operācija norit ātri un atlapšana pēc tās ir īsa, ir gatava lielajam notikumam. Rūpēs par veselību rubriku piedāvā medicīnas sabiedrība Ars.